Čau! Sveiciens pirmdienā, dienu pēc sacensībām. Bet jākaļ dzelzs, kamēr tas karsts, un jāskatās uz aizdīto LVM smiltenes posmu. Startēju no 3. koridora, jo šīs ir tikai manas otrās sacensības šogad LVM seriālā. Attiecīgi neesmu nopelnījis vietu augstākos koridoros. Tāpēc attiecīgi no 3. koridors un jāmēģina pacelties uz augšu. Pirms šī posma likās, ka pacelšanās uz augšu būs krietni vienkāršāka, bet, kā izrādās, un arī kā tūlīt redzēsim, tas tomēr nebija tik vienkārši izdarāms. Starts jau, protams, augšā klasiskajā Smiltenes Bruģa kalnā. Tenis drīzāk līderi arī diezgan labā tempā uzgāja augšā. Es joprojām šeit esmu iesprūdis starp 2. un 3. koridora braucējiem, bet mēģinu pacelties uz augšu. Šeit iespējams tālumā labajā pusē var redzēt, kad līderu grupa jau ir krietnu gabalu priekšā. Pēc tam Stravās paskatījos, kad lielākā atstarpe starp mani un līderiem bija apmēram 35 sekundes, bet, protams, šajā distancē, kā redzam, es pārvietojos 44 km/h, tad līderu grupa līdzīgā ātrumā vai pat ātrāk. Attiecīgi šeit jau bija sajūta, kad diena ir kaut kādā ziņā beigusies un būs jāsamierinās ar braukšanu 3. grupiņā. Šis jau ir kādu gabaliņu uz priekšu. Redzam jau līderu grupu diezgan tuvu. Šeit es mēģinu pieķert klāt, bet, kā redzams, šeit attālinos un tas nav tik vienkārši izdarāms. Bet vienā brīdī piebrauca klāt Jans Paulovs, šis nav viņš, bet šis te braucējs, ar kuru beigās mēs arī diezgan labi sadarbojāmies, lai ķertu grupiņu. Braucām kārtīgas maiņas, un tad, kā redzams, tas braucējs kaut kur pazuda kaut kādā brīdī, bet bija vēl cilvēki, kas piepalīdzēja, bet lielāko darbu mēs divatā arī darījām. Kādā brīdī jau likās, ka noķert nebūs iespējams, kā redzams, viņi diezgan tālu ir un liekas, kas tur ir viens kārtīgs eforts un piebrauks klāt, bet kad tu brauc jau 390-400 vatiem ilgstoši, tad tas nemaz nav tik vienkārši izdarāms. Te varam redzēt arī citus braucējus, kas palīdzēja, bet viņi kaut kādā brīdī pazuda. Un šo pirmo trases nogriezni es īstenībā esmu super apmierināts, jo šeit arī es sasniedzu all-time 20 minūšu jaudu. Tad, lai piebrauktu šai grupai, tas man prasīja 365 vatus uz 20 minūtēm, kas ir mans jaunais personīgais rekords, ko esmu ļoti, ļoti priecīgs. Redzams, vēl cīnamies un mēģinam piebraukt klāt. Šeit jau esam aiz Niedrāja ezera. Kaut ko runājam, mēģinam motivēt viens otru, lai varētu atrast vēl spēkus un mēģināt piebraukt, jo, ja godīgi, tad dažos brīžos likās, ka tas nebūs iespējams. Zinot to, kad, protams, priekšējā grupā noteikti, tas temps bija tāds saraustīts salīdzinoši, tad mēs kaut kā mēģinājām atrast tos momentus, kad priekšējā grupa sabremzējās, lai mēs varētu piebraukt klāt. Bet mūsu ātrums lielam nemainījās, mēs vienkārši griezām, cik varējām. Un ko redzēt, arī sākam ķert cilvēkus, kas izbiruši no pirmās grupas.
pirmā grupa jau tāpatās priekšā ir, bet piebraukt mēs viņai nevaram, kaut vai braucam ar 400 vatiem un 30 pāri kilometriem stundā pret kalnu. Jā, tā kā turpinam šeit cītīgi strādāt, kur Jans man rāda, lai es arī uztaisu maiņu, ko es arī daru. Bet jā, grupu redzam, bet tuvumā nenākam. Arī tālumā, kur redzēju, kad ir divi izbirušie. Manuprāt, viens no viņiem arī piebiedrojās mūsu grupai vēlāk. Tā tūlīt redzēsim. Jā, man liekas, tas, kas ir priekšā, viņš piebiedrojās mūsu grupai un arī, ne grupai, bet mūsu dotam. Un beigās arī viņš uztaisīja vienu maiņu, lai mēs varētu trietā piebraukt grupai klāt. Arī, kur mēs šis ten braucējs. Laikam. Nē, nākošais. Jā, nākošais bija tas, kas iesēdās mūsu astē un arī bišķi palīdzēja pievilkt klāt. Jā, tad šajā nogrieznī, braucot divatā, trietā, mēs turējām vidēju ātrumu apmēram 40 km/h, kas ir diezgan iespaidīgi, ņemot vērā, ka tur nebija tikai asfalts, bet kur ir grāns ceļš, kurš diezgan mitrs. Un varbūt neripoja dažās vietās perfekti, jo iepriekšējā naktī bija diezgan daudz salīs, lietus, līdz ar to viņš bija tāds mīksts. Jā, joprojām cīnamies, kur ir tas braucējs, viņš uztaisa labu maiņu. Un te kaut kur jau mums vajadzētu redzēt jau pirmo grupu. Jā, ka mēs redzam. Priekšā, kur viņš rāda, lai uztaisa maiņu. Un šeit, manuprāt, jā, no šejienes es arī pievelku klāt. Jā, un šeit mēs piebraucam. Un te arī var dzirdēt uzvaras bļāvienu, jo tas tiešām bija tā kā gan uzvarēt sacensībās, jo dažos brīžos likās, kad mēs nepiebrauksim. Bet jā, piebraucām līderu grupai. Pāris minūtes pasēdēju vairāk aizmugurē, atjaunoju spēkus, jo, protams, jā, tas eforts, lai piebrauktu grupai klāt, bija nežēlīgs. Jā, šeit pagaidām es neesmu baigi pārvietojies uz priekšu, tāpēc es arī nezinu, kas tur īsti notiek. Esmu priecīgs ar to, ka esmu vispār šeit nokļuvis. Jā, un skatāmies, kas te notiekās. Manuprāt, šeit jau līderu grupiņa Energus komanda un Ide Šelings un kāds vēl noteikti, ko es tagad neatminos no galvas, ir jau aizbraukuši projām. Šajā grupiņā joprojām atrodas Roberts Slotiņš, Matīs Zērvēns, Ģirds Cirvelis, bet kādā brīdī, kurš pat īsti nepamanīju, Slotiņš un Kolgvers un arī Ritums aizbrauc projām. Varbūt tur bija vēl kāds. Manuprāt, šeit palika tikai Matīs Zērvēns, Jānis Rubiks, arī Mārta Sābelīte. Tā kā līdz ar to es biju nebija īpaši satraucies, ka viņi aizbrauc projām. Iepriekš minētajā, protams, varbūt ar tiem pagaidām es neesmu gatavs cīnīties. Jā, mēs turpinājām braukt. Temps bija ātrs, bet jā, protams, ik brīdim notika kādi uzbrukumi. Jā, daži no tiem varbūt bija svarīgāki, daži mazāk svarīgi, bet jā, mēs turpinājām braukt. Šeit var redzēt, kad priekšā ir kāds atrāvies, un es un Rodžers Petaks mēģinam
noķert priekšā braucošos. Manuprāt, tas mums arī izdodās. Jā, tas bija, šis ir, man liekas, tas moments, kur aizbrauca slotiņš ar kļaviņu. Un te mēs arī, mēs vēl mēģinām kaut ko tā kā braukt. Bet, mēs vienā brīdī laikam saprotam, ka mēs viņus nenoķersim. Tad mēs vēl braucam, bet mums piebraukt klāt tā arī neizdosies. Tā kā braucam, turpinam braukt. Šis ir svarīgs moments. Šeit pa labo malu redzēt, kā ķirts cirvelis uzbruk. Un cik es dzirdēju, pats to gan neredzēju, ka viņš arī solo ir aizbraucis uz grupiņu, kas bija iepriekš aizbraukusi prom, kur bija slotiņš, kļaviņš, Kogvers, manuprāt, Ritums arī, un tad cirvelis arī ir piebraucis klāt. Šeit kas notiek? Šeit ir izveidojies neliels atrāviens, manuprāt, tas bija Reinis Tihovs, kurš ķer atrāvienu. Es arī it kā esmu priekšpusē, bet īpaši nespiežu. Tad viens Dako, kurš grib uzņemties iniciatīvu ķeršanā. Un mēs braucam lēnām grupai klāt. Manuprāt, arī kādā brīdī, te vēl kāds mēģina pārcelties. Jauda ir traka, bet mums priekšu arī ir 45 km/h, tā kā ir ok. Un šeit, manuprāt, piebraucam klāt. Bet, ja pareizi atceros, tad arī turpatās bija aizmugurē viss lielais pelotons. Tā kā šī grupa nebija, manuprāt, īpaši motivēta arī tur baigi strādāt. Tā kā mēs tam vairāk paripinājāmies pa priekšu. Un tad drīz vajadzētu būt pagriezienam atpakaļ tā kā uz Smiltenes pusi. Šis te. Šeit mēs uzbraucam uz lielāku ceļu. Šeit arī ir drīz posms, kur sāksies tādi auguriņi, kalnaini, apdzīvota vieta, un no turienes būs sāksies tāds kalnaināks, kurš arī būs vairāk uzbrukumu. Šeit varam redzēt, ka pelotons izstiepjās, kāds priekšā pabrauc ātrāk, bet kopumā šajā vietā tas temps bija diezgan viegls, ko redzēt arī pēc pulsa. 146, 145, tas tāds Z3 pulss. Līdz ar to nebija īpaši grūti braukt šajā brīdī, bet arī strādāt īpaši negribējās, jo grupa bija ļoti liela. Nebija varbūt baigās jēgas to darīt. Interesanti, šeit iepriekš bija kritiens, iebraucot kalnainē uz asfalta, kurš pārsbraucēji kaut ko nesadalīja. Man liekas, viens no tiem arī bija Adolfs Žurna, kurš tildos grāvī. To gan es pats neredzēju, bet dzirdēju, ka tā ir noticis. Un tad šeit, braucot ārā no kalnainas, bija tāds diezgan pagaršs paugurs. Likās, ka varbūt kāds gribēs noteikti tempu, bet mēs diezgan tādā raitā soli uzbraucām augšā bez īpašiem uzbrukumiem. Šeit Matīs Zārvens ar Jānu Rubiku brauca priekšu, bet šis vairāk laikam bija tāds temps tīri, lai mēs kustētos priekšu. Pēc tam arī, man liekas, tas temps arī ļoti nokritās, kad Matīs pagāja nost.
kārtēji uzbrukumi. Šeit jau, teiksim, tā sākās varbūt lielākas cīņas uz tiem kalniņos. Kāds izmēģināja veiksmi un centās uzbrukt. Pārsvarā, man liekas, arī visa lielā grupa palika kopā. Protams, es īsti nezinu, kas tur notika aizmugurē. Bet, neviens īpaši šeit, kā saka, necieta. Tad pelotons ir izstiepies, priekšā ir kaut kāds tā kā atrāvienu mēģinājums, bet tas ir tāds kontrolēts, ko cilvēki grupā noteikti ir pārliecināti, ka varēs saķert. Šeit es mēģinu arī piebraukt klāt atrāvienu mēģinājumam. Bet līdz ko es piebraucu klāt, man liekas, tā arī tas temps arī nokritās. Atrāvienu mēģinājums beidzās. Šis ir ļoti svarīgs moments pēc dzeršanas punkta. Divi Valmieras velo apvienības braucēji izdomāja atrauties, kad visi, teiksim tā, ka temps bija ļoti zems un neviens arī negribēja braukt. Tā kā viņi diezgan inteliģenti aizbrauc projām tajā vietā, un arī, man liekas, viņi diezgan ilgi bija atrāvienā. Šeit mēs arī kaut ko mēģinam braukt. Bet kopumā motivācijas līmenis nav ļoti augsts. Kāds grib braukt, kāds negrib braukt. Tādas vairāk taktiskās cīņas sākās. Šajā brīdī tā kā vajadzētu braukt tālāk, bet neviens negrib braukt, sāk skatīties riņķī. Es šajā brīdī, manuprāt, vienkārši izripinu priekšā ar kaut kādu kustību uz priekšu, jo teorētiski grib arī apstāties un gaidīt nākošo, kas grib kaut kādu iniciatīvu uzņemties. Un šeit Matīs Zervens diezgan vienkārši paņem un aizbrauc prom. Šajā brīdī es arī kaut kā negribēju tērēt liekus spēkus un ķerties viņam astē. Tā kā te mēs viņu palaižam projām. Bet, manuprāt, nākošajā nobraucienā mēs viņam arī piebraucam klāt. Tā kā līdz ar to tie atrāvieni mēģinājumi bieži ir arī nesekmīgi. Teiksim, ja kāds ierauga, kāds spējīgāks braucējs mēģina atrauties, tad, protams, visi saorganizējās un mēģina ķert rokā, kā arī mēs to šeit darām. Nākošajā nobraucienā mēs arī piebrauksim klāt. Un īstenībā šeit arī netika nofilmēts, bet tur sākās diezgan izteikti pa auguru sērija, kur Matīs Zervens ar Jānu Rubiku arī aizbrauc projām. Viņi noķēra tos Valmieras velo apvienības braucējus. Un viņi tur tā diezgan labi sastrādājās un brauc tālāk. Bet mēs šeit jau pēc mēriem uz asfalta. Kur, man liekas, arī mēs redzam viņus priekšā. Bet spēki ir izsīkuši daudziem, līdz ar to sastrādāšanās praktiski nenotiek. Vienkārši spēcīgākie mēģina kaut kādus rāvienus uztaisīt priekšā, bet tie rāvieni drīz ir beidzās, kad, teiksim, nākošam vajadzētu iet priekšā. Tā kā sastrādāšanās noteikti nenotika. Un es personīgi arī varbūt negribēju baigi ieguldīties, jo zināju, ka drīz būs svarīgs trases nogrieznis, meža ceļa tāds skāpums, meža ceļa posms, kur arī tad, īstenībā daudz notikumi atrisinājās. Šeit mēs arī mēģinām kaut ko saprast, kuram tur jāstrādā, kuram nē.
kopīgu valodu mums atrast neizdodas, un jā, mēs turpinām vienkārši braukt. Jā, un šeit jau ir pagrieziens uz tādu atslēgas vietu, uz to kāpumu meža ceļa. Šeit es, protams, mēģinu būt grupas priekšgalā, lai kāpumā varētu netraucēt braukt augšā. Šeit es arī nolēmu, ka nav vairs ko spēlēt spēlītes un vienkārši iet priekšā un sākt braukt, cik varu. Te bija viens tāds pacēlums. Neliels, bet ten es jau vairs nedomāju taupīties, vienkārši gribēju pēc iespējas ātrāk uzbraukt augšā un tad skatīties, kas ir palicis pāri un tad domāt tālāk. Jā, šeit drīz sāksies tas meža ceļa kāpums, pagrieziens pa kreisī un braucam augšā. Jā, tā kā es baigi neatskatījos, kas notiek aizmugurē, vienkārši mēģināju maksimāli ātri uzbraukt augšā. Te bija tāda stāvāka vieta, visas tās par 10%, 11% pat stāvākajā vietā. Šeit Roberts Jumiķis mēģina uzņemt tempu. Mēģinu viņam turēties līdzi, kas neviegli, bet izdodas. Jā, un šeit, man liekas, stāvākā daļa ir garām, un tā jau ir tāds vairāk taisns, un vienā brīdī ies uz leju. Tad es atkal mēģinu iziet priekšā un braukt, savu tempu. Jā, te vēl nedaudz iet uz augšu, un te, man liekas, būs viens atpūtas brīdis. Jā, šeit. Jā, bet ceļš ļoti skaists. Izskatās forši. Bija arī nedaudz smiltis, bet dēļ lietus tās netraucēja praktiski vispār. Bija nedaudz izskalots, bet bija ļoti labi braucams. Tad es turpināju spiest, cik varu. Pāri 500 vatiem iet. Tad ir labi. Un tad drīz sāksies nobrauciena daļa. Man liekas, pēc šī kāpuma lielā. Jā, tad man tā doma bija tāda, ka es braukt savu tempu, cik varu. Šeit tas nobrauciens. Un pēc tam arī nebremzēt vai negaidīt nevienu, jo nākošā trases daļa arī bija diezgan kalnaina. Kalna galā man bija kāds, 15 metru pārsvars par 3 sekotājiem. Tur bija Roberts Jumiķis, Lejiņš no Feel Free komandas un vēl viens jaunietis, manuprāt. Bet jā, tad vienā brīdī šeit pa zemes ceļu es jau jūtu, ka viņi nāk klāt, neko jau viņi pienāk klāt un sapratu, ka tad es bišķi palaidu vaļā, jo biju pārliecināts, ka es neizbraukšu projām vairāk, ja viņi nāk 4. klāt. Tad šeit mēs diezgan raiti braucam un redzam, ka priekšējā grupa, kurā bija Matīs Zārvēns, Rubiks un Valmieras veloapvienība, un arī Reinis Tihovs, mēs viņus ķeram klāt. Tas mums deva papildus motivāciju. Šeit īstenībā bija viens pārsteigums. Šeit tāds neliela cilpa caur mežu, man liekas, iespējams, tur ir MTB. Distancē bija jābrauc, bet trases iepazīšanās braucienā šo daļu es nebraucu. Izrādās viņa bija ļoti grūta. Kārtīgas takas, diezgan pamīkstas, dubļainas, kad mēs braucam. Ten vēl mūs
priekšā bija vai no MTB distances dalībnieki, kas nedaudz patraucēja, bet bija ok, garām tikt varējām. Jā, šeit bija tāds sūrs, varbūt nebija ļoti stāvs kāpums, bet neripojošs un te gāja diezgan grūti. Bet jā, drīz vien bija jāsāk jau braukt lejā, atpakaļ uz Grantenes. Šeit neliels nobrauciens un jā, atpakaļ uz Grantenes. Un te, jā, mēs jau redzam grupiņu, kas bija iepriekš no mums aizbraukusi. Mēs viņam tagad nākam klāt. Šeit jau esam pirms Iedrāja ezera. Esam jau noķēruši. Šeit, protams, arī visi vairāk atkopās, uzņēma šķidrumu, želejas un tā tālāk. Šeit es arī palūdzu Robertam, lai viņš man iedod padzerties, ko viņš arī izdara, ko viņam paldies. Un turpinam braukt. Bet jā, šajā brīdī es jau jūtu, kad varbūt tādi baigie spēki vairs nav palikuši. Krampi sāka mesties jau kājās un nebija pārliecības par finišu, zinot, ka finiša kalns noteikti ir piemērotāks sprinteriem, kas mūsu grupā arī bija. Jānis Rubiks, Roberts Jumits, ļoti labs īsos, eksplozīvos intervālos. Tā kā jā, šeit protams, cerēju aizbraukt līdz kalnam, ar viņiem kopā un tad skatīties, kas tur notiekās. Šeit jau mēs griežamies virsū uz klasisko finišu Smiltenē. Mēs ar MTB finišu šeit arī parasti ir. Bet jā, šeit jau bija kājas jau diezgan pilnas, bet es domāju, ka nav vairs ko taupīties, jo iespējams ātrāk finišā, jo lielāka iespēja, ka izvairīšos no krampiem, tā kā es turpināju vienkārši braukt savu tempu šeit. Tad drīz vien būs šaura taka uz amerikāņu kalniņiem, jeb Smiltenes slēpošanas trase, distanču, cik saprotu. Šeit es obligāti negribēju būt priekšā, bet kaut kā sanāca. Es vienkārši nemēģināju būt priekšā, bet vienkārši tas mans temps palīdzēja šeit nokļūt. Šeit jau braucam iekšā tajās uz amerikāņu kalniņiem. Ten, protams, es zināju, ka uz inerci kāds man ies garām, bet tas bija ok. Ten, kas īsti neizšķīrās, galvenais bija, kur tik garām MTB distances dalībniekiem, ko mēs arī mēģinam izdarīt. Daudz paiet garām, bet tas ir ok. Ja nekur tālu viņi aizbraukt nevarēja. Tad ir jāmēģina apdzīt MTB distances dalībnieki. Jā, šī trešā daļa īstenībā bija diezgan forša, dinamiska, ātra, augšā lejā, līkumi. Vēl, protams, papildus apdzīšana iedeva savu odziņu. Tagad dzirdēt, ka mēs mēģinām pateikt, pa kuru pusi mēs braucam. Bet jā, tā mēs lidojam uz finišu. Diezgan trakā ātrumā. Jā, bet praktiski no šīs vietas, tā kā viss iet uz leju līdz bruģa kāpumam.
Te vēl uz priekšu būs viena neliela tehniska taciņa, kur arī nebija, protams, svarīga. Jo, viņa pārāk īsa ir un tur, kas sadalīties nevarēja. Mēs jau griežam gandrīz taciņā iekšā, vēl bišķi priekšu. Tāpat ātrums traks 36, 37 pa mežu jāmauc. Tad mēs arī mēģinam pabrīdināt MTB braucējus. Tas viens ir grāvī, bet tur viss bija ok. Un nekur tā tehniskā taciņa. Pat šādi, teiksim, šādā variantā, kur viņi nav pārāk ilgstoši, bet tas ļoti foršs, tā kā padara gravel trasi interesantāku. Ja tas, protams, nav, 10 km jābrauc pa taciņu. Šeit arī klasiskais caur parku, pa taciņu, bet pa celiņu. Un šeit ir tā diezgan traki, uz 45, pa tādu šauru. Maucam lejā, te arī ir tiltiņš. Te man arī, manuprāt, kājas bija uz krampju robežas. Bet es arī zināju, ka tas Bruģa kalna efforts nebūs garš, 30 sekundes pa lielam, lai tiktu augšā. Tā kā, kaut kā cerība bija, kad kaut vai būs krampji, uzbraukt cerams varēs, Bet, te mēs normāli lidojam tāpatās 44 km/h. Šeit es arī pasūdzos saviem konkurentiem par krampiem. Labajā pusē mēs redzam Bruģa kalnu. Visi ir sakārtojušies jau, lai brauktu augšā. Priekšgalā ir, nezinu, kas tas ir, bet Jānis Rubiks ir tur, Roberts Jumiķis un visi bliežam augšā. Es paskatījos, vidējā jauda bija 688 vati. Viņš tiek kalnā uzbraukt. Diezgan jaudīgi, bet, protams, Jānis Rubiks tur aizlidoja no visiem. Es arī nebiju pats ātrākais, bet kaut kā nākošajā nobraucienā šeit izdevās bišķi piebraukt tuvāk. Bet, te kājas jau bija atteikušās praktiski vispār. Te arī tos 300 vatus bija, tā kā sāpes griezt. Šeit bija tas tehniskais nobrauciens, trepītes, šaura taka. Šeit arī bija saknes un, man liekas, arī kaut kādi akmeņi, bet, cik es sapratu, viņi tika izņemti pirms sacensībām. Tur grava ratu akmenī iebraukt varētu būt diezgan bēdīgi. Bet tāpatās bija pāris bīstami šķēršļi uz takas, bet kaut kā veiksmīgi izdevās nobraukt. Šeit Smiltenes LVM odziņa upes šķērsošana. Roberts aizbrauc pa labi. Izrādās bija kļūda, ka visi kāpjas nos pārsvarā, izņemot lejiņš pa kreiso pusi uzbrauc augšā. Pa kur arī vajadzēja braukt, izrādās, un kreisā pusi bija īstā, tad mēs mēģinām uzkāpt riteņa. Un, jau pēdējā taisne uz finiša. Iesēšos Robertam astē, jo zināju, ka viņš sprintos. Sēžu astē, bet saprotu, ka viņš laikam vairs nesprintos. Tad es izdomāju, ka es pabraukšu, cik varu. Piebraucu priekšā un, ten jau arī viss beidzās. Tad ir 2 asi līkumi un finišs.
un gan arī zlejiņu apdzenu, bet, nu jā, šo bija atlaides vaļā. Tā kā tā.